Kāpēc Cēsu alus grib sačakarēt Valmieru mūžu? Tagad būs kārtējais vairumtirdzniecības mēsls, vēl viens kļurūdens. Būs tas pats, kas ar Piebalga salu. Cēsu alus tirgojas Krievijā? Nākamā sadaļa - izcelsme. Lasīsim, ko tad mums raksta komentāri. Anda raksta, piemēram, paldies Valmieru mūžai par kvalitāti, par ideju, par vēsturisko recepšu atdzīvināšanu, par to, ka ražoja Latvijā, par to, ka uzturēja Latvijā ražot alus ideju. Bija, bet šī degradācija neapstāsies, kamēr mēs mierīgu sirdi dzersim Lietuvā, Igaunijā un Polijā ražot alu ar etiķetēm latviešu valodā. Beidzam dzert tos ārvalstu lāčplēšus un madonniekus un citus brīnumus. Dzeram tikai savu alu. Ivars raksta, drīz Valmieru mūžu pildīs Igaunijā un ar Dievu. Atgriežos pie Bauskas, un Cēsis 1983 raksta, gan jau ražos Igaunijā. Un noslēdzošais - interesanti, kad uz Valmieru mūžas etiķetes parādīsies ražots Eiropas Savienībā. Sāksim ar šo jautājumu. Evī, kad būs ražots Eiropas Savienībā rakstīts? Zini, Jāna, es tev iesaku sekot līdzi etiķetei. Daru, jā. Sekot līdzi cenu zīmēm veikalā, kur skaidri un gaiši tiek norādīts izcelsmes valstis. Ne visi to dara skaidri un gaiši, Tieši bet tā. Cēsu alum es esmu redzējis, ka skaidri un Tieši gaiši tā, ir ja tu norādīts. pavērot Cēsu alus gan etiķetes, gan cenu zīmes veikalā, tu pavisam noteikti ieraudzīt, ka tur nav rakstīts Eiropas Savienības izcelsmes valsts vai izcelsme nav zināma. Tur skaidri un gaiši ir rakstīts, kur tas ir ražots un kas to ir ražojis. Un kur tas ir ražots, vienmēr uz Cēsu alus brūvētajiem alus etiķetēm un cenu zīmēm stāv viens vārds, un tā ir Latvija. Un tieši tāda paša stratēģija un pieeja būs arī Valmieru mūža salam. Aigar, vai tas, ka Cēsu alus tiek ražots tikai Latvijā, ir varbūt viens no tiem iemesliem, kāpēc šī sadarbība notiek ar Cēsu alu, nevis ar kādu citu no lielajiem ražotājiem? Un tas ir galvenais iemesls. Tā kā man šajā visā situācijā vissvarīgākais bija, lai Latvijā turpina brūvēt alu, jo tā bija galvenā lieta, kāpēc es sāku veidot Valmieru mūža alus drītavu, lai Latvijā brūvē alu. Un tieši kāpēc šī sadarbība un spēka apvienošana ir ar kaimiņiem, šeit pat kaimiņu novadā Cēsīm, jo Cēsis savu alu brūvē Latvijā, un to mēs redzam uz viņu etiķetēm, kur norādīts ir ražotājs, Sijā Cēsu alus, nevis izplatītājs, nevis Eiropas Savienība. Un tāpēc ir arī daudz lielāka pārliecība, arī, ka Valmieru mūža alu arī turpinās brūvēt šeit Valmieru mūžā. Un arī skatoties arī Cēsu grupas, arī vēsturi un arī stratēģiju, ka plāns ir attīstīt spēcīgu vietējo ražošanu, jo alus ir lokāls, uzņēmumu vadītāji ir lokāli, un arī Valmieru mūža vienmēr ir bijusi lokāla, un tāpēc arī uz Valmieru mūža etiķetēm turpmāk būs rakstīts Sijā Valmieru mūža alus un darīts Valmieru mūžā. Un otra lieta ir, kad kā jūs arī paši arī šeit visi redziet, ka Valmieru mūžu sauc par Valmieru mūžu, to nesauc par uņģēlu, ja, tā kā jūs redziet. Un kas Valmieru mūžu padara pa Valmieru mūžu, padara 4 lietas. Un tā pirmā lieta, kas Valmieru mūžu padara pa Valmieru mūžu, ir tas, ka ir šī garšas izcilība, ko noteikti ir svarīgi saglabāt. Tās pašas receptes, tie paši cilvēki, kas brūvē, tās pašas izēvielas. Otrs, kas Valmieru mūžu padara pa Valmieru mūžu, ka Valmieru mūžu nāk tikai no Valmieru mūžas. Līdzīgi kā Piebalgas alus nāk no Piebalgas, Cēsu alus nāk no Cēsīm, un Valmieru mūža alus arī turpmāk nāks no Valmieru mūžas. Un trešā lieta ir Valmieru mūža tas īpašais pozicionējums, ka mēs esam par svētkiem, mēs esam, ja Cēsu alus ir par ikdienu, tad mēs esam par svētkiem, svētku alus. Mēs gribam, lai alus būtu restorānos, bāros un līdzās vismalkākajiem vīniem. Un tas pozicionējums arī saglabāsies un paliks. Un ceturtā lieta ir atbalsts kultūrai, kas arī noteikti saglabāsies un paliks. Kā tās visas 4 lietas, kuras var turpināties arī brīnišķīgi, arī bez Valmieru mūža saimnieka Ruņģa, bet Ruņģis gādās, lai šīs lietas varētu parādīt, izskaidrot, nodot vislabākajā veidā, vislabākajās rokās Cēsu alumu šeit kaimiņos, kurš ir tieši slavens un var lepoties pamatot ar to, ka ražo šeit Latvijā. Un tas, man liekas, ir īpaši svarīgi, zinot, ka 2/3 šobrīd Latvijā alus pārdotā tiek importēts, kā jūs teicāt, ar daudz dažādiem latviskiem nosaukumiem. Bieži vien tur pat uzrakstīts ir izcelsme nezināma, ka ir latviska pilsēta uz etiķetes un līdzās izcelsme nezinām, diezgan komiski.
Bet cēsalis tiek ražots Latvijā un Valmiera muižas salu ražos arī turpmāk Valmiera muižā. Bet labi, ir tāds provokatīvs jautājums. Kas var slikts, ka ražo Lietuvā vai Igaunijā? Manuprāt, tur nav nekā slikta, ja Panevežas salu sauc par Panevežas salu, bet ja Panevežas salu Latvijā uzdod par kaut kādu, tā kā tur vietējās Latvijas mazpilsētas salu, tad, manuprāt, tas ir kaut kā bišķi līdzīgi, kā, nezinu, tur franču vīnu uzdot par itāļu vīnu vai otrādi. Manuprāt, ir jābūt godīgiem, atklātiem, caurskatāmiem, un tādā veidā arī jāceļ arī un jādod atpakaļ tai pilsētai, līdzīgi kā Cēsis dot atpakaļ Cēsu pilsētai. Tā līdzīgi Valmiera muiža dot atpakaļ Valmierai un Valmiera muižai. Un tāpēc, manuprāt, ir jābūt ļoti atklātiem, godīgiem, patiesiem, autentiskiem, un arī tas arī šeit arī nemainīsies. Tas, manuprāt, ir līdzīgi kā sendienās ar muižām, ja, tā kā ar vīniem kaut kā līdzīgi, ja, ka tas vīns konkrēti nāk no turienes, tā Valmiera muiža nāk no Valmiera muižas. Un tad, ja gadījumā tu tomēr izvēlies likt kaut kādu tur citu tur nosaukumu, tad arī godīgi pasaka, no kurienes tu nāc, kāpēc tur kaut kur ir jāslēpjās kaut kur zem galda, pa kaktiem. Jā, tāpēc, manuprāt, ir jābūt godīgiem sarunā ar saviem cienītājiem. Tā, manuprāt, ir kaut kādā ziņā arī cieņas apliecinājums arī tiem alus baudītājiem, ar kuriem tu sarunājies. Un visbeidzot, manuprāt, ir ļoti svarīgi tādā veidā tiešām tiek saglabātas darba vietas un saglabāt arī ienākumi un nodokļi un tā Latvijas alus darīšanas tradīcija, ka viņi arī šeit turpinās, jo tomēr alus darīšana arī pilda arī to valsts maciņu, jo vairāk mēs izbrūvējam šeit Latvijā alu, jo vairāk tās naudiņas arī ir tajā valsts budžetiņā, un tad vairāk naudiņas arī ir, un visiem dzīvot kļūst labāk. Jā.